Labrīt! Šodien atrodamies Saulsgrīvā, kur notiek Latvijas Universitātes studentu padomes rīkotās sporta spēles. Sporta spēles norisinājās no 5. līdz 6. jūnijam, un šogad tajās piedalījās 20 komandas, kuras tika sadalītas 5 apakšgrupās. Katrā komandā bija 14 līdz 20 dalībnieku, no kuriem vismaz 10 bija jābūt LU studentiem. Līdz ar to sporta spēlēs varēja piedalīties arī dalībnieki, kuri nav LU studenti. Mācos Rīgas Stradiņu universitātē, respektīvi rehabilitācijas fakultāte pa veselības sporta speciālistu. Un kā tu izdomāji atbraukt uz LU sporta spēlēm? Pirmkārt jau man otrā pusīte mācās Latvijas universitātē, un viņai ir daudz paziņu, un arī man ir pāris draugi, kas arī mācās universitātē. Un, ņemot vērā, ka es diezgan sportisks cilvēks, man ir pieaicināja atbalstīt sociālā ziņā fakultātes studentus. Sporta spēlēs piedalījās nevien studenti no citām skolām, bet arī ārzemju jaunieši no Erasmus studentu apmaiņas programmas, kur bija izveidojuši savu komandu. How did you like these games all in all? Yeah, it's okay. It was really nice, a good experience. Spending some time in open area, it's okay, really good. Pirmajā dienā komandas aizvadīja priekšsacīgs sacenšoties ar pretiniekiem apakšgrupās, bet otrajā dienā notika turnīra fināli, kuros katrā no sporta veidiem tikās apakšgrupu spēcīgākās komandas. Šogad, tā kā esmu pirmo gadu, tad man liekas baigi, ok. Liekas ļoti labi organizēts. Cilvēki apmierināti, daudz komandu. Viss notiek arī otrajā dienā. Cilvēki ir pamodušies arī. Kāds tā pašai ir mīļākais sporta veids? Mīļākais? Laikam basketbols tomēr. Politika mums ir nieks, sasist pretiniekus prieks! Jūs pārliecinājuši uzvaras seržsaukšanā, kā jums izdevās? Ilgi gatavo treniņu programma, mums ir spēka dzira, lietojām spēka dziru visu nakti. Mums ir, šis ir varonis, kurš pēdējais pārnāca maz, mums pat viens varonis, kurš vispār nepārnāca mājās. Spēka dzira, vīri, spēka dzira. Dzeram daudz spēka dziru. Nu, principā... Komandas darbs. Un komandas darbs. Semis pārliecinājās, ka garām miesā jauni ir ne tikai paši studenti, bet arī viņi pasniedzēji. Sanāca tā, ka studenti uzaicināja pasniedzējus komandā? Jā, juridiskajā fakultātē tā kā ir vairākas komandas, un vienu komandu izdomāju, ka uzaicinās pasniedzējus. Mēs ļoti priecājamies un piedalāmies labprāt. Jā, pasniedzējiem jau jābūt ciešā saiknē ar studentiem, vai ne? Nu, protams, ne jau tikai lekcijās, bet arī brīvajā brīdī. Šogad papildus tādiem jau tradicionāliem sportveidiem kā volejbolam, strībolam, futbolam, talsbumbai un virsaukšanai, studenti sacentās arī paintballā, frisbijā, tenisā, pingpongā un individuālajos sportveidos. Kāda ir sajūta šobrīd, zinot, ka rītdien ir eksāmens? Nezinu, dīvaini. Es par to vēl tagad īstenībā teikšu. Labi, nedomāju. Par to mēs domāsim rīt. Vai šonakt pareizāk sakot droši vien. Tad jūs jūtaties gatavi, jums vienkārši šobrīd negribās domāt par eksāmenu? Jā, mēs smagi grūti esam mācījušies šos 5 mēnešus, kas pirms tam, un tagad mēs vienkārši parādīsim, ka tas ir ļoti vienkārši viss. Mēs esam pieredzīti, jā, es piekrītu visam Elģam. Kādās sportēdos jūs paši piedalījāties šodien un vakar? Visus. Mēs emulātori esam ļoti universāli tādi cilvēki. Ja, nē, godīgi, mēs katru ar nopietnu pieeju piegājām, vai ne, Elģi? Jā. Mēs atbraucām, jā, forši uzspēlēt, un katru sporta veidu bija jauni tādi, ko nekad nebijām spēlējuši, piemēram, pats frisbijs, es nekad nebiju tā uzspēlējis, bija jautri īstenībā. Iepazinos ar jauniem sporta veidiem. Ko tāprāt iegūst studenti piedaloties šādās sporta spēlēs? No savu vienotību, jo citādāk students saista universitāti tik vien kā studiju procesā un viss. Katrā gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, kas vieno cilvēkus arī no kursa, kurā ir 240 cilvēki. Pēc sacensību noslēguma Latvijas Universitātes studentu padome apbalvoja katru sporta veidu labākā komandu, kā arī kofertiem uzvarētājus. Šis bija atskats uz Latvijas Universitātes studentu padomes rīkotajām sporta spēlēm. Aicinām arī jums baudīt visu, ko vasara sniedz. Mārtiņš Lūss, Uldis Burkevis, speciāls MM.